lasījums no Mateja evaņģēlija 12. nodaļas. Tanī laikā Jēzus staigāja sabatā caur labību, un viņa mācekļi bija izsalkuši, un sāka vārpas plūkt un ēst. Bet farizēji to redzēdami uz viņu sacīja: redzi, tavi mācekļi dara, ko sabatā darīt nav brīvi. Un viņš uz tiem sacīja: vai jūs nesat lasījuši, ko Dāvids darījis, kad viņš bija izsalcis līdz ar tiem, kas pie viņa bija, ka viņš ir Dieva namā gājis un noliktās maizes ēdis, ko ēst nebija brīvi ne viņam, ne tiem, kas pie viņa bija, bet priesteriem vien? Ja vai jūs bauslībā nesat lasījuši, ka priesteri sabatos sabatu Dieva namā pārkāpj un ir nevainīgi, bet es jums saku, ka tas, kas šeit, ir lielāks nekā Dieva nams. Bet, kad jūs zinātu, kas tas ir, man patīk sirds žēlastība un ne upuris, tad jūs šos nevainīgos nebūtu notiesājuši, jo cilvēka dēls ir arī sabata kungs. Un viņš no turienes izgājis, nāca viņu sinagogā, un redzi, tur bija cilvēks, tam bija sakautusi roka, un tie viņam vaicāja sacīdami: vai brīvi sabatā dziedināt, ka tie viņu apsūdzētu. Bet viņš uz tiem sacīja: kurš cilvēks būs jūsu starpā, kam ir viena avs, un kad tā sabatā iekrīt bedrē, vai tas to nesatvers un neizvilks ārā? Vai tad nu cilvēks nav daudz vērtīgāks nekā avs? Tāpēc ir brīvi sabatā labu darīt. Tad viņš uz to cilvēku sacīja: izstiep savu roku, un viņš to izstiepa. Tad tā viņam tappa atkal vesela, kā tā otra. Tad farizēji izgāja un sprieda pret viņu, kā tie varētu viņu nomaitāt. Bet Jēzus to nomanīdams aizgāja no turienes, un daudz ļaužu viņam sekoja, un viņš tos visus dziedināja, un viņš tiem piekodināja, ka tie viņu nedarītu zināmu, ka piepildītos, ko pravietis Jesai runājis, sacīdams: redzi, mans kalps, ko es esmu izredzējis, un mans mīļais, pie kā manai dvēselē labs prāts. Es likšu uz viņu savu garu, un viņš pasludinās tautām tiesu. Ne viņš bārsies, ne brēks, un neviens nedzirdēs uz ielām viņa balsi. Ielūdzušu niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojošu dakti viņš neizdzēsīs, tiekams viņš tiesai dos uzvaru. Un tautas cerēs uz viņa vārdu. Trešā Mūzes grāmata, 14. nodaļa. Un tas kungs Jahve runāja uz Mūzu un sacīja: šis būs likums par spitālīgo viņa šķīstīšanas laikā. To būs vest pie priesteļa, un priesterim būs iziet ārā aiz nometnes, un ja priesteris redz un raugi spitālības vaina no spitālīgā ir sadzījusi, tad priesterim būs pavēlēt, ka šķīstāmajam būs ņemt 2 dzīvus šķīstus putnus, un ciedra koku, un sarkanus dzīparus, un īzapu. Un priesterim būs pavēlēt, ka viens putns top nokauts kādā māla traukā pār tekošu ūdeni. Dzīvo putnu viņam tad būs ņemt, un ciedra koku, un sarkanus dzīparus, un īzapu, un tos līdz ar dzīvo putnu būs iemērcēt otra putna asinīs, kas ir nokauts pār tekošo ūdeni. Un to, kas no spitāļiem šķīstās, būs 7 reiz apslacīt un šķīstīt, un dzīvo putnu palaist vaļā. Un tam, kas šķīstās, būs mazgāt savas drēbes un nocirpt visus savus matus un ūdenī mazgāties. Tad tas būs šķīsts. Pēc tam, lai viņš nāk nometnē, bet lai paliek savas telts ārpusē 7 dienas. 7. dienā tam būs nodzīt savus matus, savu galvu un savu bārdu, spalvu savās uzacīs, visus savus matus tam būs nodzīt, un savas drēbes mazgāt, un savu miesu ar ūdeni mazgāt, tad tas būs šķīsts. Un 8. dienā tā būs ņemt 2 jērus, kas bez vainas, un gada vecu aitiņu, kas bez vainas, līdz ar 3 10 kviešu miltu par ēdamo upuri, ar eļļu sajauktu, ar 1 glāzi eļļas. Tad priesterim, kas šķīsta vīru, kas šķīstās, līdz ar lietām būs stādītā kunga Jahves priekšā pie saiešanas telts durvīm. Un priesterim būs ņemt 1 jēru un to upurēt par nozieguma upuri ar glāzi eļļas, un par līgojamu upuri to upurēt tā kunga Jahves priekšā.
Tad viņam jēru būs nokaut vietā, kur top nokauts grēku upuris un dedzināmais upuris, svētā vietā, jo nozieguma upuris pieder tāpat kā grēku upuris priesterim. Tas ir augsti svēts. Un priesterim būs ņemt no nozieguma upuļa asinīm, un to būs likt uz labās auss skripstiņas tam, kas jāšķīsta, un uz viņa labās rokas īkšķa, un uz viņa labās kājas lielā pirksta. Un priesterim arī būs ņemt eļļu no glāzes un liet savā kreisajā saujā, un būs iemērkt savu labo pirkstu eļļā, kas kreisajā saujā, un ar savu pirkstu no eļļas 7 reizes lacītā kunga Jahves priekšā. Un no atlikušās eļļas, kas viņa saujā, priesterim būs likt uz labās auss skripstiņas tam, kas jāšķīsta, un uz viņa labās rokas īkšķa, un uz viņa labās kājas lielā pirksta, virsū uz nozieguma upuļa asinīm. Un kas vēl atlicis no eļļas, kas bija priesteļa saujā, to viņam būs likt uz galvas tam, kas jāšķīsta. Tā priesterim viņa būs salīdzinātā kunga Jahves priekšā. Un priesterim arī būs sataisīt grēku upuri un šķīstīt to salīdzināt viņa nešķīstības dēļ. Tad viņam būs nokaut dedzināmo upuri, un dedzināmo upuri un ēdamo upuri būs celt uz altāra, tā priesterim viņu būs salīdzināt. Tad tas ir šķīsts. Bet ja viņš ir nabaks un viņam maz pie rokas, tad lai ņem vienu jēru nozieguma upurim par līgojamu upuri sevi salīdzināt un 10 daļu kviešu miltu ar eļļu sajauktu par ēdamo upuri un 1 glāzi eļļas un 2 ūbeles, jeb 2 jaunus baložus, cik viņa roka spēj. No tiem, lai ir 1 par grēku upuri un 2 par dedzināmo upuri. Un 8. šķīstīšanas dienā tos būs nest pie priesteļa, pie saiešanas telts durvīm, tā kunga Jahves priekšā. Un priesterim būs ņemti nozieguma upuļa jēru un glāzi eļļas, un tos būs līgot par līgojamu upuri tā kunga Jahves priekšā. Tad nozieguma upuļa jēru būs nokaut un ņemt no nozieguma upuļa asinīm, un to likt uz labās auss skripstiņas tam, kas šķīstās, un uz viņa labās rokas īkšķa, un uz viņa labās kājas lielā pirksta. Un priesterim no eļļas būs lieta savā kreisajā saujā, un no eļļas, kas kreisajā saujā priesterim 7 reizes būs slacītā kunga Jahves priekšā, un no eļļas, kas viņa saujā, priesterim būs likt uz labās auss skripstiņas tam, kas šķīstās, un uz viņa labās kājas lielā pirksta virsū uz nozieguma upuļa asinīm. Un atlikumu no eļļas, kas priesteļa saujā, būs likt uz galvas tam, kas šķīstās, par salīdzināšanu tā kunga Jahves priekšā. Tad viņam būs sataisīt 1 no ūbelēm, jeb no jauniem baložiem, cik viņa roka spēj. Cik viņa roka spēj 1 par grēku upuri un 2 par dedzināmo upuri, līdz ar ēdamo upuri. Tā priesterim to, kas šķīstās, būs salīdzinātā kunga Jahves priekšā. Šis ir likums par to, kam ir spitāļi, kam roka nevar atļauties, cik viņa šķīstīšanai vajag. Un tas kungs Jahve runāja uz Mozu un uz Āronu un sacīja: Kad jūs nāksit Kanāna zemē, ko es jums došu par īpašumu, un kad es spitālības vainu piesūtīšu kādam jūsu zemes namam, tad tam, kam nams pieder, būs nākt un priesterim dot ziņu un sacīt: Man šķiet, kādu vainu esam manā namā. Un priesterim būs pavēlēt, ka namu izkravā, pirms priesteris nāk vainu apraudzīt, lai netop nešķīsti visi, kas namā. Un tad priesterim būs nākt un namu apraudzīt. Kad viņš nu vainu aplūkojas un redz, ka vainai pie nama sienām ir pazaļas vai pasarkanas dobītes, un tās dziļāk izraugās nekā siena, tad priesterim no nama būs iziet pa nama durvīm un namu aizslēgt 7 dienas. Un 7. dienā priesterim atkal būs nākt un lūkot, un raugi, ja vaina pie nama sienām ir izpletusies, tad priesterim būs pavēlēt, ka akmeņus izlauž, kur vaina, un tos ārā izmet aiz pilsētas kādā nešķīstā vietā. Un namu no iekšienes visapkārt būs nokasīt, un nokasījumu, ko tie nokasījuši, būs izmest ārā aiz pilsētas uz kādu nešķīstu vietu. Tad tiem būs ņemt citus akmeņus un likt to akmeņu vietā, un citus mālus ņemt un namu apmest. Bet ja vaina namā izplešas pēc tam, kad akmeņi ir izlausti, nams nokasīts un atkal apmests, tad priesterim būs nākt un raudzīt, un redzi, ja vaina pie nama ir izplatusies, tad ļaundabīga spitālības vaina ir namā. Tas ir nešķīsts. Un namu, tā akmeņus
un tā kokus, un visus nama mālus būs nolauzīt un ārā izmest aiz pilsētas uz kādu nešķīstu vietu. Un kas šai namā iet jebkurā dienā, kad tas tapis aizslēgts, tam būs nešķīstam būt līdz vakaram. Un kas tajā namā guļ, tam būs mazgāt savas drēbes, un kas tajā namā ēd, tam būs mazgāt savas drēbes. Bet, kad priesteris atkal nāks un lūkos un redzi vaina namā pēc tam, kad tas apmests nav izplatusies, tad priesterim namu būs atzīt par šķīstu, jo vaina ir sadzījusi. Tad viņam nama šķīstīšanai būs ņemt 2 putnus un ciedra koku un sarkanus dzīparus un īzapu, un viņam 1 putnu būs nokaut kādā māla traukā pār tekošu ūdeni, un viņam būs ņemt ciedra koku un īzapu un sarkanos dzīparus un dzīvo putnu un iemērcēt nokautā putna asinīs un tekošā ūdenī, un namu 7 reiz apslacīt. Tā viņam namu būs šķīstīt ar putna asinīm un ar tekošo ūdeni, un ar dzīvo putnu, un ar ciedra koku, un ar īzapu, un ar sarkaniem dzīpariem. Tad viņam dzīvo putnu būs palaist vaļā aiz pilsētas laukā. Tā viņam namu būs salīdzināt. Tad tas taps šķīsts. Šis ir likums par ikvienu spitālības vainu un par kraupi, un par drēbju un namu spitāļiem, un par tūkumiem un kašķi un baltām pūtēm, par mācību, kad kas ir nešķīsts un kad kas ir šķīsts. Šis ir likums par spitāļiem. Salamana sakām vārdi, 26. nodaļa. Kā sniegs vasarai un lietus pļaujamam laikam, tā muļķim nepieder gods. Kā putns aizlaižas, kā bezdelīga aizspurdz, tā nepelnīti lāsti nepiepildās. Zirgam pātaga, ēzelim iemaukti, un muļķa mugurai rīkste. Neatbildi muļķim pēc viņa muļķības, ka tu nekļūtu viņam līdzīgs. Atbildi muļķim pēc viņa muļķības, ka viņš pats neturas par gudru. Darbu uzticēt nelgam rokā ir nocirst kājas un izbaudīt briesmas. Kā klibam karājas kājas, tā muļķa mutē gudrības vārdi. Kas muļķim dod godu, ir kā kas akmeni piesien pie lingas. Kā ērkšķi, kas tikuši piedzēruši rokā, tāds ir sakām vārds muļķu mutē. Manīgs visu izdara, bet kas nelgu der, sadar tekuli. Kā suns atnāk pie saviem vēmekļiem, tāpat muļķis atgriežas atpakaļ pie savas muļķības. Kad tu redzi vīru, kas savās acīs gudrs, tad no muļķa vairāk cerības nekā no tāda. Sliņķis saka, jauns lauva uz ceļa, lauva uz ielām. Durvis grozās virās un sliņķis savā gultā. Sliņķis slēpīs savu roku azotē, un tam grūti to atkal pie mutes likt. Sliņķis savā prātā gudrāks nekā 7, kas runā prātīgi. Kas garām ejot iejaucas citu ķildā, ir kā kas suniņam aiz ausīm. It kā viens, kas par traku darās, ar degošām bultām uz nāvi šauj, tāpat ir vīrs, kas savu tuvāko pievīlis saka, es tikai pajokoju. Kad malkas nav, tad uguns izdziest, un kad lišķa nav, tad ķilde rimst. Kā ogles liesmu un malka uguni, tā nesaticīgs cilvēks saceļ ķildu. Lišķa vārdi ir kā saldi kumosi un spiežas dziļi sirdī. Dedzīgi vārdi, bet neganta sirds ir poda lauska pārvilkt ar netīru sudrabu. Kas tevi ienīst, ir ar muti draugs, bet savā sirdī viņš domā uz viltu. Kad tas mīlīgi runā, tad netici viņam, jo 7 negantības ir viņa sirdī. Lai gan ienaidu aizsedz ar viltu, tomēr viņa niknums ļaužu priekšā nāks gaismā. Kas bedri rok, tas tanī iekritīs, un kas akmeni veļ, uz to tas atvelsies. Viltu smēle ienīst to, kam pati dzēlusi, un mīksta mute padara nelaimi.